Skaitļu sadalīšana reizinātājos nepieciešama, lai izprastu, no kādiem mazākiem skaitļiem lielais skaitlis sastāv. Matemātikā skaitļus mēdz sadalīt pirmskaitļu reizinātājos, kas ir kā skaitļu pamatelementi. Šī prasme veido pamatu dalīšanai, daļām un proporcijām, palīdz saprast skaitļu uzbūvi un, protams, attīsta loģisko domāšanu. Iedomājies Lego klucīšus, no vairākām mazām var uzbūvēt lielu figūru. Tāpat arī lielu skaitli var salikt no mazākiem skaitļiem, ko sauc par reizinātājiem. Lūk piemērs. Tu taču atceries, kas ir pirmskaitļi? Lai apgūtu šo tēmu, tev būs nepieciešama sekojošo jēdzienu izpratne. Reizinātāji ir skaitļi, kurus sareizinot iegūst citu skaitli. Lūk piemēri kārtīgi izpēti. Savukārt pirmskaitļi ir skaitļi, kuriem ir tikai divi dalītāji, viens un pats skaitlis. Vai atcerējies? Salikts skaitlis ir skaitlis, kuru var sareizināt no mazākiem pirmskaitļiem. Un visbeidzot, skaitļu sadalīšana reizinātājos nozīmē izteikt skaitli kā reizinājumu no pirmskaitļiem, piemēram šādi. Uzskatāmākais veids, kā izprast skaitļu sadalīšanu reizinātājos, ir pielietot metodu sadalīšanas koks. Tas ir zīmējums, kur skaitli sadala divos reizinātājos, pēc tam turpina sadalīt tik tālu, kamēr iegūti tikai pirmskaitļi. Lūk daži piemēri, kārtīgi tos izpēti un pievērs uzmanību skaitļu pakāpju izmantošanu izteiksmes vienkāršošanā. Mums matemātiķiem patīk visu vienkāršot. Ko mēs iemācījāmies? Katru saliktu skaitli var sadalīt pirmskaitļu reizinātājos. Sadalīšanas koks ir ērta metode skaitļu sadalīšanai. Pakāpju pieraksts ļauj uzrakstīt atkārtotus reizinātājus īsāk. Padoms, ja vēlies pārbaudīt skaitļu dalāmību vai saprast, kā tas veidojas, sāc ar mazāko pirmskaitli 2 un dari soli pa solim šādi.